Galds jau klājās, un tā vien liekas, ka nākamais gads būs daudz labāks un jaukāks. Es ceru, ka visiem tā liekas, un es ceru, ka tiešām tā arī visiem būs. Savādi gan 21:00 LNT ēterā stāstīs un mēģinās raudzīt, pat analizēt, kas ir noticis Latvijā šī gadā, arī pasaulē. Uz tikšanos šovakar 9:00 LNT. Rīgas oriģināli Viesturs Dūle. Dagmāra Legante. Valters Krauze. Jana Duļevska. Un Aldis Kalniņš. Pasaulē un Latvijā visanalītiskākajā informatīvajā raidījumā Savādi gan. Labvakar, klātesošie 31. decembra televizoru vērotāji. Labvakar, dāmas un kungi. Ar Savādi gan jaunumiem pie jums studijā ir Dagmāra. Un Viesturs. Un, protams, mums jāsāk ar atziņu, ka 31. decembra vakarā visi LNT raidījumi, visi televīzijas kanāli to vien dara, kā atskatās uz to, kas ir bijis. Tieši tādēļ vismaz mums vajadzētu sākt nedaudz savādāk un nevis stāstīt jums par to, kas ir bijis, bet sākt ar svaigu informāciju, kas tieši saistīta ar Latvijas nākotni. Un proti es runāju par jaunumiem no Krievijas. Latvijas ārlietu ministrija, kā nu pat ir kļuvis zināms, un Latvijas spēcdienas savulaik ir iefiltrējušies Krievijas prezidenta Putina inaugurācijas ceremonijā. Un lūk, ko viņi tur atklāja. Vladimir Vladimirovič Putin. Šajā video mēs redzēsim, kā izveicīgie un nepamanāmie Latvijas spēcdienas darbinieki nokļūst Krievijas prezidenta inaugurācijas ceremonijā. Lūk, arī mūsu spēcdienas darbinieks. Права и свободы и защищать Конституцию Российской Федерации. Un droši vien visus interesē, kas ir šis cilvēks, kas kopā ar Putinu nodod zvērestu. Un izrādās, šis omulīgais draudīgais vīrietis ir Putina padomnieks Baltijas jautājumos. Bet es domāju, ka mums gan vajadzētu atskatīties uz gada skaistākajiem un jaukākiem brīžiem. Protams, arī uzzināt, kurš tad ir mūsu gada labākais politiķis. Nominācija Gada politiķis. Mēs šobrīd esam ēterā. Varbūt tad mēs varētu iepazīstināt sākumā Juris. Dagmāra, Viesturs un Juris. Juris mums ir psihologs, cik es saprotu, ja? Juris ir psihologs, kurš pieprot, redz, saprot, jūt cilvēku auras, vibrācijas, domas, un kāda ir iespējamā cilvēka nākotne, ko viņš domā par pasauli un tā, ja? Tās vibrācijas es īpaši nejūtu, bet pateikt es varu. Sakiet, lūdzu, tur šis cilvēks lidoja ar mašīnu, krita lejā. Tas ir brīnums, ka cilvēks paliek dzīvs, vai ne? Ziniet, tas nav brīnums, jo mēs paranormālo parādību pētnieki esam noskaidrojuši, ja cilvēkam uz to mirkli ir salikt uz pirkstiem čuriks, tad var jebko izdarīt. Čuriki un viss ir kārtībā. Jā, jo Jēzum kājas arī ir tā kā čurikā saliktas uz apakšu. Ļoti daudziem cilvēkiem, ka, ja ir vajadzīgs čuriks, tad tas tā kā glābiņš. Vispār jā, tas var paglābt. Man zem galda tagad arī ir čuriks. Labi, varbūt tu tiešām sagatavojamies. Varbūt turpmāk vakars varētu arī nebūt vienkārši. Tūdaļ pat jūsu uzmanībai intervija ar kādu politiķu, kurš žurnālistei izstāstīs pilnīgi visu un pilnīgi atklāti. Nominācija Gada intervija. Šovakar pie manas raidījumā valsts galvenās personas esmu uzaicinājusi mūsu ministru prezidentu Aigaru. Labvakar! Labvakar! Kā jūs jūties savā jaunajā amatā, vai vispār ir kārtībā un iet tā, kā jūs bijāt domājis? Nē, ziniet, pirmais, ko es izdarīšu, es noteikti nomainīšu krēslu, jo
jo Indulim un Enāram tur noteikti bija vieglāk iesaisties kā man, saprotiet. Vienkārši, lai nepaliek nekas no vecā iepriekšējā. Runājot par to mirkli, kad vēl jūs nebijāt ministra prezidents, jūs bijāt teicis reiz, ka jūs neesat tiesnesis vai soģis, kas varētu lemt par to, kuru no partijām neiekļaut koalīcijā. Es to teicu, vai? Jūs to teicāt? Jā, es to teicu, jā, es to teicu, es neatsakos no saviem vārdiem, Baiba, ja? Es no saviem vārdiem neatsakos. Ja es to esmu teicis, tad es arī to pateicu. Man nav jāatsakās no saviem vārdiem. Nē, jums nav jāatsakās. Es neatsakos, es to pateicu, jā. Ko es ar to domāju, neatceros, bet es to pateicu, jā. Neatcerties. Es vēl vienu citātu jums varētu atgādināt, turpēc jūs to atcerēsieties. Tagad ir iespējams izveidot labāko no šajā Saeimas sasaukumā iespējamajām valdībām. Ja partijas aizmirsīs par saviem strīdiņiem un kariņiem, valdības veidošana ir smalks process. Nevarat beigas atkārtot vēlreiz? Jā, protams, valdības veidošana ir smalks process. Nu jā, protams, ka smalks process. Nu, paskatieties kaut vai veselības ministru Gundaru, ja? Nu, viņš ir slims cilvēks, sagraust. Viņam taču var uznākt nervu krīzi jebkurā mirklī, tāpēc mēs viņu ielikām pa veselības ministru, lai viņš no iekšienes saprot to visu struktūru, kā tur kas ir, vai ne? Un, piemēram, satiksmes ministrs? Vienkārši, es neesmu pilnvarots par to runāt. Nedrīkstat runāt? Nē, kāpēc nedrīkst? Es neesmu pilnvarots. Tas cilvēks, kas sākās uz burta, teica, ka par to nevajag runāt. Varbūt tās jūs varētu tomēr pateikt, kas ir šis pat cilvēks, kas jums neļauj runāt? Kas? Cilvēks. Jums kāds neļaujot runāt, jūs nu pat kā teicāt? Es tā teicu. Jūs teicāt, jā. Es tā esmu teicis, jūs mani citējat. Es jūs citēju kā Sanāk, ka jūs mani tagad citējat, ko es esmu teicis. Es neatceros, ka es tā būtu teicis. Es jums atgādināšu, es pateikšu, ka jūs teicāt, ka ir cilvēks uz burta, kurš jums neļaujot runāt. Es jokojos. Es tā neesmu teicis. Jūs neesat teicis? Nē. Tad nav tāda cilvēka uz burta. Nav tāda cilvēka uz burta. Jums ir vēl kāds jautājums? Īpaši vairs nav. Nu, te paldies. Vai jums liekas, ka šī intervija palīdzēja atklāt šī politiķa, kā lai to saka, sakni, kodoli? Vispār tāds kodoliņš ir, ziniet, tāds kodoliņš tā vien liekas, ka tur vēl tā drusku jāpaspiež, lai iznāk ārā tas kodols. Vai pēc sejas politiķim var pateikt, kas viņš tāds ir viņa būtībā? Jo lielāka seja, jo ātrāk var pateikt. Principā šim tieši Aigaram var pateikt, jo tur ir komanda jātaisa uz seju, katrs vēro savu sejas fragmentu, katrs viņu taisa. Tas ir tā. Kāpēc sejai komanda? Es nesaprotu, varbūt. Redziet, jo mazāks politiķis, jo viņam mazāka seja, ja? Piemēram? Seja. Piemēram, kam Aivaram maza sejiņa. Jā. Pats maza seja, maza. Jā. Tā. Šeit, ja Aigaram teja struktūra ir zemkakla daļa, vēl arī tur vajag atsevišķi un tā. Tagad mums vēl daudz tādu situāciju, kad jūs redzat, ka kādu politiķu jums kā psihologam burtiski ir tā, gribas uzlādēt. Gribas un uzlādēt. Viņu uzlādēt. Varbūt jūs varat tagad izdarīt tā, mums Dagmarai būs ziņas jālās, varbūt jūs varat kaut kā viņu palādēt nedaudz. Es iegriezieties, varbūt tās tā vairāk pret mums, es jūs palādēšu. Kā ir? Jūtat tādu, vai ne? Jūtat. Pietiek? Es domāju, ka pietiek. Un tātad mēs dodam vārdu sievietei informācijas. Es te vēl drusku, jūs runājat, es vēl drusku pielikšu klāt vienkārši. Jūs varētu lādēt klusāk? Jā. Un tagad dodam vārdu sievietei informācijas almanahām Dagmarai. Ziņas. Pašmāju ziņas. Esam saņēmuši neoficiālu informāciju, ka vairāk Saeimas deputāti ir nolēmuši palielināt savus ienākumus, uzvarot ekstremālajā spēlē baiļu faktors. To apstiprina arī mūsu novērojumi parlamentā. Es teikšu, kādās uzņemoties Saeimas deputātu darba pienākumus, Latvijas tautas priekšā sniegt solot uzticības Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Es teikšu, kādās uzņemoties. Pēc šāda trendiņa ļoti labi uzlabojas darba spējas, un degustācijas efekts ir redzams jau pavisam ātri. Slīkstoša suņa murgi sarakstīti tajā jaunajā laikā. Ārpats principā nekam nepiekrītu. Iedod telefonu, Imantam piezvanīšu. Latvijas dzelzceļa vadītājs Andris Zorgovičs šogad nāca klajā ar ļoti savdabīgu paziņojumu un atziņu. Man ir jāsaka tas, ka šodien pēc iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO mums vajadzētu mazāk domāt, kā mācīt otru, kājās stāvāt, kakāt, bet vajadzētu vairāk izmantot visas esošās iespējas.
Mums tomēr šķita svarīgi noprecizēt Zorgovics izteikto, un mēs viņam pašam pavaicājām, vai viņš šo procesu var pats veikt stāvot kājās, un vai tas viņam nesagādā kādas problēmas. Un šeit nekādu problēmu es neredzu, saprātīgā veidā sagatavojot procesu, jā, to arī veikt. Pievēršamies ārvalstu informācijai. Ievērojamais Kalifornijas gubernators Arnolds Švarcnegers pirms Ziemassvētkiem nodarbojās ar ziedojumu vākšanu Irākas karā ievainotajiem ASV zaldātiem. Kā redzams, ziedojumu vākšana veicās visai raiti, un visiem nemanot piezagās svētku prieks. Paldies, Dagmārai, par ziņām. Mums jāturpina uzreiz ar nākamo nomināciju, un tā ir nominācija Labākie draugi. Mūsu filmēšanas grupai izdevās nofilmēt draugu kopu, kura bija devusies tālāk no cilvēku un ļaužu acīm, un bija ļoti redzams, ka viņus vieno ļoti daudz kas. Nežēlīgie draugi, nežēlīgā saima. Nominācija Gada draugi. Tik forši, ka prom no visu acīm. Taču tev nav kaut kas ēdams. Cik jūs latvieši varat rīt? Varbūt Ingridai kaut kas ir. Man kā parasti tikai ceramais līdzi, bet varbūt Kaivaram ir kaut kas sarunāts. Nav gan, Ingrid! Latgales vakars turpinās. Mēs esam savā gan studijā ar Dagmāru Viesturu un ciemiņu Juri. Juri, mēs esam apkārt studijā. Jā, es klausos. Turpinām, respektīvi, kāds problēma? Nē, problēma nav. Es vienkārši atcerējos to pēdējo sarunu, ko jūs arī radījāt, un tiešām smags gadījums, smags klients. Ar Aivaru no Ventspils, jā. Tiešām smags klients, ļoti grūti viņu uzlādēt, ļoti grūti dabūt viņā enerģiju iekšā. Viņš ir tāds šiberīgs, kustīgs, viņš arī ātri runā, saprotiet, viņš nevienā vietā tā nenostopējās, lai es varētu viņā dabūt enerģiju iekšā, vai ne? Un mums nākas iet pa visādiem ceļiem mums nākas iet gan no priekš, gan tā visādīgi. Viņš ir jūsu klients, vai es pareizi sapratu? Viņš ir mans klients, ar viņu es ļoti daudz strādāju. Kas ir vēl? Šitā, teiksim, es viņu palādēju, šitā visādīgi. Vēl kaut kādi klienti, un tā? Ir klienti, es vienkārši negribētu to saukt nevienu tagad vārdā, piemēram, kā tur Ainārs vai Einārs. Kāpēc jūs tieši negribētu viņu saukt vārdā? Vienkārši varbūt tās nevajag, tā nevajadzīga ažiotāža, paskatieties, te pilns ar cilvēkiem, visi stāv pie kamerām, kaut ko filmē, pēc tam kaut ko atdos, kas pēc tam to viss tiks skaidrībā, kas kam pienākās. Kāpēc liekas, kas notiek, kad jūs nosaucat viņus vārdā? Es tagad drusku atdošu enerģijas, man drusku daudz enerģijas. Tā, ko jūs man prasījāt? Varbūt mums tagad ir laiks dot vārdu Dagmārai, lai noskatot kārtējo nomināciju. Turpināsim, Dagmāra, jā? Ar nominācijām. Gads ir bijis pārbagāts ar daudz skaistām un greznām viesībām, bet ir kādas viesības, uz kurām katrs no mums gribētu ierasties. Tā ir jaukā, siltā pasēdēšana vecā gada vakarā pie vairas. Un tā gada nominācija – nepabeigtās vakariņas. Ieskatāmies pilī. Nominācija Gada balle. Labvakar, Vairīgi. Labvakar. Jūtas Ivents cepās. Es ceru, pie galda vēl neviens nav aicināts. Nē, neuztraucies, tu pirmais. Jā, iesim. Nāc, izvēlēsies labāko vietu. Labvakar. Labvakar, godātā prezidentes kundze. Mēs šeit esam no frakcijas atnesuši jums šo dāvanu. Vai, paldies, tiešām ļoti jauki pats rakstījāt. Mēs gribētu šobrīd ierasties pie jums tādā vieglā gaisotnē. Jā, ne te punkts uz īvi vienkārši trūkst iedomājas. Protams, nekādas formalitātes šovakar, tiešām brīvā gaisotnē. Es ceru, ka mums atmosfēra šovakar būs laba un mēs varam iet iekšā. Jā, es arī ceru. Nākat vismaz Paldies. iekšā.
Sveiks, Ainār. Zini, necelšos. Sveiks, Aigar. Paklau, tu jau redzēji? Ko? Nu, paskaties. Zini. Kas tas tāds ir? Nu, Vaira izlaidumā. Nāc apakaļ. Es te dabūju kristīgo boksa vēstnesi. Gribi palasīšu, kā parasti. Būtu jauki. Un tad dabūdams pa vienu vaigu. Labvakar! Labvakar! Te jums būs dāvana no manis ar noslēpumu, ar mīklu, smilšu mīkla. Karavāna reiz, es eju tālāk. Tad Marija Magdalēna ar kliedzienu Jes apkrita Jānim boksētājam ap kaklu. Ko, puikas? Salējam! Ko tad tu jau esi bijusi? Es nekur, es mājās. Es klausies, dzirdēju, Ina nākšot. Vai, dieniņ, tad taču akli jāpaņem kāds pīrāks uzreiz, jau nevarēs neko nosvidnēt. Ja vienīgais mēs varam mēģināt viņu nosēdināt man blakus. Tu paņemsi uz sevīnu? Nu, okei, labi, tad es vienu pīrāgu uzēdīšu, ja? Labvakar, Ina. Labvakar. Es kā konstruktīvs cilvēks vēlētos, lai šis vakars būtu mazāk subjektīvs, bet vairāk objektīvs, latviskā garā. Centīsimies. Nākat iekšā. Latviski būtu pareizi nāciet. Iesita Haimam, Haims iesita Ichākam, Ichāks iesita Zārai. Un tajā mirklī... Labvakar. Labvakar. Labvakar, Ina. Kur saimniec, kur Vaira? Zini, es aizsūtīju Vairu uz virtuvi, jo es jūtu, ka strauji ēdiens iet uz galvu. Zini, kā nepietiks vēl, kas tad tie pa svētkiem. Es ceru, ka šo vakaru mēs pavadīsim ļoti latviskā atmosfērā, latviskā garā, un ka šis vakars būs ne tikai konstruktīvs, stabils, interesants, bet arī kā Edvarda Virzes avots, iztekot no Straumēnu pagasta. Zini, Ina, izveidz man sist apetīti nost, ja? Labāk bišķi paklusē. Iedaram. Jūs iedarat, es uzēdīšu. Ainār ielē viņai. Pateicoties mūsu lieliskā parapsihologa iespējām, mums bija iespēja ieskatīties vairāku politiķu sapņos. Bet gada nominācija labākais sapnis pienākas Eināram. Nominācija Gada sapnis. Ir 2004. gada janvāris. Einārs Repše joprojām Latvijas ministru prezidents. Un Saeimas plenārsēdē visi redz, kā Einārs ieslīd miegā. Ko redz sapnī premjeras? Ir 2004. gada marts. Einārs Repše vairs nav premjers. Viņu gāž, un viņa vietu ieņem Indulis Emsis. Un Saeimas plenārsēdē visi redz, kā Einārs atkal ieslīd miegā. Ko sapņo nometiem brīvais Einārs? Ir 2004. gada decembris. Eināru Repši ieceļ par aizsardzības ministru. Un Einārs Saeimas plenārsēdē ļaujas vieglai aizsardzības ministras naudai. Dziļi bijām iegājuši cilvēku apziņā par laimi, tas ir pateicoties arī Jurim. Juri saka, lūdzu, Einārs. Stop! Par to nevajag runāt. Par to vienkārši nevajag runāt. Varbūt tikai kāpēc? Stop! Par to nevajag vienkārši neko teikt, ja? Kāpēc?
Tāpēc, ka tas jau ir izskanējis gadījums, un šeit ir ļoti grūti palīdzēt, un lai pats sazemējās, viss aiziet. Labi, Juri, respektējam, varbūt mēs varam izdarīt tādu eksperimentu tiešā ēterā tagad vecgada vakarā. Lūk, varbūt Dagmār var pateikt, ko tu esi redzējis sapnī pēdējā, varbūt šonakt, un tad varbūt kaut kā aiztulkot. Droši. Izmantosim psihologu iespējas. Jā, es šonakt sapnī redzēju, ka viesturs atnāk pie manis ciemos. Tas ir dzīvniecisks seks ar šarmantu kungu ar bārdiņu un brillēm. Varbūt vēl kaut kāds Jā, un tur bija tāda liela skaista Ziemassvētku ekrīte. Jā, es saprotu, ko es sāku. Tas ir uz ilgstošām attiecībām ar šarmantu kungu ar bārdu un brillēm. Un es to mammu un tēti redzēju. Tas ir vispār uz mūžu savienība, teiksim, veidojās. Varbūt turpināsim ar to, ar ko mums jāturpina. Ja es pareizi saprotu, mums ir Saeimas sarunas, ja? Jā. Sveiks, Terteli! Tu zini, kad es būšu karnevālā? Es būšu sendviča tipa maska tāda, es tā kā sasiska pa vidu būšu. Majonēzi augšā vai kečupu, to jau izdomās atsevišķi pēc tam. Ja jau dāmu klubiņš nolēma, tad lai pie Krišāņa iet Ingūna, tomēr viņa ir jaunākā un izskatās arī daudz labāk par tevija. Jā, un Krišāns reku ir priekšā tā kā Ingūna uz priekšu. Krišāni, paklausies, man te pirmīt zvanīja viena draudzene, tu viņai arī patīc, man tu, teiksim, patīc, Inai tu patīc, bet, es vienīgā esmu tāda drošākā, kas ar tevi var parunāties. Tu nevari ar mums padējot 17. adventē, drusku tepat Saeimas pagalmā. Mums vienkārši čaļa nav. Viens atkrita. Klau, kolēģis, es būšu sasīskas tipa maska, ja? Sendviča tipa maizē pa vidu, ja? Kā tu domā, mani atpazīst, neatpazīst? Balsies arī pārveidošu tādu kaut kādu treknaku. Paldies tautas deputātiem par atklātību visas tautas acu priekšā. Juri, mums ir palicis laikam tikai dažas minūtes ar jums kopā, ko šeit pavadīt. Šeit izskanēja saruna par to, ka karnevālu varētu taisīt Saeimas deputāti. Ziniet, ir tāds maskas, kuras es rekomendēju un kuras nerekomendēju. Piemēram, Juris Dobelis. Juris Dobelis, rejošs suns. Obligāti rekomendēju, tāds varētu būt tāds viss tiekalās, viss, jā. Einārs? Einārs, tā kā varētu būt tāds kaut kāds kluss, tāds, teiksim, drusku sevi ierāvies seskiņš tāds. Jānis Straume? Jānis visticamāk varētu būt tāds aliņģi iesprūdis pingvīns. Taķena. Taķenai būtu ļoti labi tāda Gjūrzes maska. Kaut kāda Gjūrzes maska, slieka Gjūrze uz to pusi. Paldies jums, ka atnācāt pie mums. Pēdējo enerģijas lādiņu jums. Paldies, ka jūs atnācāt pie mums uz studiju. Tiešām es domāju, ka cilvēki ļoti daudz informācijas no jums iegūst. Es domāju, ka jā. Ja vajag, aiciniet vēl. Nesen Latvijā viesojās pasaules hokeja zvaigznes. Pasaules labākie hokejisti bija apvienojušies zvaigžņu izlasē un devās viesturnējā pa visu pasauli. Mums ir kļuvis zināms, ka tiek veidota jauna izlase. Pasaules labākie politiķi un slavenības tiek apvienots jaunā izlasē, lai arī Latvijā būtu ideāls ministru kabinets. Mūsu tops par to, kāda ir labāko ministru izlasē. Labklājības ministrs Deivids Koperfīlds, zemkopības ministrs Krievu dziedātājs Kirkorovs, veselības ministrs Maikls Džeksons, kultūras ministre Britnija Spīrsa, ekonomikas ministrs Fidels Castro, ārlietu ministrs Vladimirs Žirinovskis un satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. Ar ko gan vēl ir iezīmīgs mūsu topā varonis? Ar to, ka tieši no viņa visa Latvija un sevišķi Latvijas inteliģence gaida jaunas atziņas un jaunas vārsmas. Un tā mūsu nominācijā gada atziņa, jā, tieši viņš, Ainārs. Ka skaistums nāk no iekšām, tas jau sen ir skaidrs, varbūt ir kaut kas jauns. Es gribētu teikt, tā kā jābaidās Kalvišu kungam. Tā kā jābaidās Kalvišu kungam. Uz šīs jautrās muzikālās notas mēs jūs iepazīstinām ar jauno studijas viesu, astrologu Zinti. Labvakar, Zinti. Labvakar. Zinti, lūk, redzējām Aināru. Ar jauno atziņu, kādu jūs... Zinu, ko es gribētu teikt. Es zināju gan par šo dziesmu, gan arī par dziesmu tekstiem un arī par pašu izpildītājs jau zināju. Ņemot vērā, ka jūs zinat, kāda būs nākotne šajā nākamajā zilā... Zinu, mīļais, zinu.
Visu es zinu un jau zināju jau labu laiku iepriekš, un man ir diezgan viegli dzīvot, pat cik es jau to zinu. Un kaut kādu, kā saka, soli priekšā esmu jums abiem, starp citu. Jā, domāju, arī Dagmāra kaut ko. Jā, es zinu. Ko Dagmāra gribēja tagad darīt? To es arī zinu. Es domāju, ka arī pati Dagmāra zina ļoti labi. Varbūt tad tagad mēs varētu pievērsties tieši tām materiālam, kuru dēļ mēs aicinājām Zinu pie mums uz studiju. Mums ir saistība ar zvaigznēm. Es zinu. Manis dēļ nestāstiet, es zinu. Varbūt cilvēku dēļ, lai cilvēku uzzinātu par to. Jā, labi. Un tā mums ir informācija, ka viens no šī gada premjeriem Einārs bija lodājis Zviedrijā pa jumtiem. Un to visai tautai pavēstīja tagadējais valsts premjeras Aigars. Pastīsimies materiālu. Cik ir dzirdēts daudzās ārvalstu vizītēs, viņš nav parādījis sevi kā premjeras no labākās puses, darot dažādas izdarības. Nu, piemēram, es neatceros vienā no Ziemeļvalstīm, viņš rāpās pa trepēm uz vēstniecības jumta apsīties, kā tas viss tur izskatās mēdīju un pavadītāju klātbūtnē. Paldies Aigaram par šo informāciju, ko latviešu tauta visu tagad ir uzzinājusi. Sakiet lūdzu, vai tas ir normāli, ka cilvēks tik ļoti tiesās pēc zvaigznēm, pēc planētām un kosmosu? Es zinu tikai vienu. Ja viņš ir tik pārliecināts par to, ko viņš zina, tad es tikai apsveicu tādu cilvēku. Vai es varu vienu tādu starpjautājumu pirms mēs ķeramies? Zinu, jā. Tas starpjautājums ir tāds, cik es saprotu, deputāti konsultējās pie jums par ļoti daudzām lietām, ja? Zinu, jā. Šī kontekstā es gribu, jūs jau zināt, protams, arī to, ka Einārs bija bijušais premjerministrs Latvijā, un... Es nezināju šo tādu. Zināju, es nezināju. Jūs zināt? Jūs zinājāt? Jūs zinājāt vai nezinājāt? Vai... Varbūt ziniet... Man liekas, ka šito faktu zināju. Ziniet, varbūt tagad dosim vārdu Dagmārai. Dagmārai ir atkal kārtējā nominācija. Tas, ko es zinu. Varbūt Dagmāra, jā, to, ko zina Zīns, jā. Patiesībā tā kāpšana uz jumtiem satraukus ne tikai parastos Latvijas iedzīvotājus, bet arī visus labākos Latvijas psihoterapeits. Un tā nominācija Gada psihoterapija ir iekļuvis raidījums Vaina. Nominācija Gada psihoterapija. Pasūti tu, pasūtu es, pasūtāmies otru mēs, pasūti tu, pasūtu es, pasūtāmies otru mēs, pasūti tu, pasūtu es, pasūtu, pasūti tu, pasūtu es, pasūtāmies otru mēs, pasūti tu, pasūtu es, pasūtāmies otru mēs, pasūti tu, pasūtu es, pasūtu. Labvakar! Šī vakara tēma skan tā. Einārs. Ir cilvēki, kas satiekas veikalos, uz ielas, satiekas toaletē, tramvajos, visbeidzot diskotēkās. Un ir cilvēki, kas satiekas uz jumtiem. Studijā aicinām, un visbeidzot esam jau uzaicinājuši vīrieti labākajos gados. Karlsonu, aplausi studijā. Sveiki, sveiki! Labvakar, Karlson. Labvakar! Ar ko jūs nodarbojaties? No ko es nodarbojos ar brālīšu audzināšanu, jā. Tad staigāju pa jumtiem, tā dzīvojos. Kā jūs jūtaties? Ai, labi. Šodien labi, ka kūki iet uz otru galu. Jā. Tā, vispār labi. Es dzirdēju, ka jums ir kāds sakars ar Eināru. Stāstiet, kas jums īsti notika? Tas bija tā, sēžu mājās vienreiz, ēdu zapti, skatos, rāpjās kāds. Es domāju, ka brālīts. Skatos, ne, Einārs. Viņš pie manis iekāp. Nu, čau, iepazināmies. Bet viņš saka, vai kaut kādu spēli uzspēlēm. Es saku, kādu spēli? Tad mēs izdomājam. Viņš lec no jumta lejā, es žvilku pie zemes viņu noķeru. Uznesu apakaļ, viņš atkal lec. Šitā te visu laiku spēlējāmies. Tīņšīgi. Jā. Tiešām. Vai, un kā jūs jutāties pēc tam? Tā nestabili. Tā bišķi pa viņu sabaidījos, jo es viņu vienreiz nenoķēru, bet viņam iepatikās, viņš atkal kāpa apakaļ un es atkal viņu ķēru. Tā. Un jums tas patika?
Jā, interesanti. Es nezinu, ko viņš domāja, ka krita, bet es jau, kas tam atcer, vai ne? Jā, un mums ir vēl viens viesis, kuram arī ir sakars ar Eināru. Studijā aicinām Buratīno. Labvakar, Buratīno. Kāds jums ir sakars ar Eināru? Naudas biznes! Nekas vairāk! Naudas biznes! Kolēģi, viņš man teica, ka viņš ir man vienīgais draugs. Nē, viņš arī mani draudzējās. Koka Redz, kā vīrieši kārto savas attiecības. Atceraties, ka šī vakara tēma bija Einārs. Tiksimies nākamreiz. Sarunāt, sarunāt, sarunāt. Līdz nākamai reizei. Nu, Tokšova vaina atkal esam atpakaļ. Tiešām ļoti padziļināts šaus par to, kāda ir cilvēka likteņi, kā dzīves mainās un met līkoļus. Zinu, jā. Bet kas man likās apbrīnojami, ka var zināt tādas lietas. Nu, vai ir bijis kaut kāds tāds gadījums, ka jums nākās kaut ko ļoti tādu, pašam pārsteidzoši teikt kādam, teiksim, Andrim. Andris pie jums atnāk un saka, sakiet lūdzu, kāds būs man zilā... Es zinu, vies. Jā, un ko jūs sakat viņam? Protams, kad viņi katrs kaut ko grib zināt, viņi vairāk nekā viņi zina, un viņi mēģina, kā saka, to arī uzzināt. Nu, varbūt, ko jūs sakat Aivaram no Ventspils, ko jūs esat pateicis? Zinu, jā. Nu, tas, ka es zinu mazliet vairāk par viņu kaut ko, tomēr, vai ne? Lai viņš, kā saka, ar to rēķinās. Tādā ziņā to es visu zinu. Nu, teiksim, nav noslēpums, ka pasaule ir apaļa. Par to kā visi ir runājuši. Nesakiet visu viesturi. Man šodien bija pirmā sastapšanās ar pašu planētu, jā, šeit jūsu raidījumā. Pateikšu godīgi, nezināju. Šis fakts man bija gājis. Ka planēta ir apaļa. Labi. Varbūt tad dosim tagad vārdu Dagmārai. Dagmārai, cik es saprotu, ir kaut kāda kārtējā nominācija. Jā, jo es domāju, ka šoreiz tā nav nominācija, bet es domāju, ka mums ir laiks apskatīties, kā vēl viesojas mūsu mājīgajā kaimiņu pilī. Un tad Zālamans teica, nepamet ringu bez knockdowna. Es zinu, mīļāk, ka tev ir problēmas ar stilu, un man Lilita visu tagad ir izstāstījusi. Tātad tā ir modēja baltais. Es tev palīdzēšu, zinu, ka tev ir problēmas ar stilu izvēli. Varbūt, es piekrītu tevis teiktajam. Es izvērtēšu šo jautājumu, un tad es tev paziņošu par savu lēmumu. Mīļā, un es tev saku, es piezīšu Lilitai, un tu būsi šika. Ingrīd, lūdzu, neliecies man tik tuvu klāt, jo man sāk svīst brilles. Ciet. Šitas man mīļākais aktieris, mīļākā filma šitā vispār mīļākā. Ingrīda, bet tās taču ir ziņas. Uzvedību uz ceļiem. Lūk pēdējie jaunumi no satiksmes negadījuma, kas notika burtiski no pat Rīgas centrā. Avāriju izraisījis kāds pārgalvīgs motobraucējs. Par laimi policijai ir izdevies fiksēt attēlā avārijas izraisītāju. Vidējas miesas būves, džinsu bikses, tumša žakete un tumša ķivere. Īpaši pazīme augstu pacelts zods, kas liecina par lielu pašpārliecinātību, vai arī gluži otrādi ļauj domāt, ka cilvēks šādi mēģina pārliecināt sevi, ka visu var. Ja kādam ir kāda sīkāka informācija par attēlā redzamo cilvēku, lūdzu ziņojiet. Tas nu gan ir viens seksīgs vīrietis. Ko tu vari ar tiem vīriešiem? Es, piemēram, uzskatu, ko nedabūju normāli paēst, tā vai taču nespēju maizīt sasmērēt. Varbūt vajadzēja vienu picu pasūtīt. Par Briseles naudu? Nu, kaut vai. 2. Laidiet. Jūs Indulim picu pasūtījāt? Nu? Es uzskatu, ka es pasūtīju, man pienākās puse. Aigar? Aigar. Tas nav godīgi. Labi. Arī vajag, mēs cik daudz esmu strādājusi valsts labā. Tad katrs ņemam un piezvanam savējam. Jā. Ok. Un paradīzes, diemžēl, nebūs. Man liekas, ka tiek destabilizēta situācija valstī, un tas atbrauc Latvijas nacionālo drošību. Tā tās lietas neies. Telefona aparāts, uz kuru jūs zvanāt, ir vai nu izslēgts, vai arī atrodas ārpus uztveršanas zonas jau 2000 gadus. Kā
Kas tur ir? Mīlīši, Einārs atbraucis un nedaudz nokavējās, bet tomēr. Mīļo, Einār. Dāmas, kungi, atvainojiet par kavēšanos. Mums pašiem nepietiek. Sapratu. Mans džips laikam ir aizbraucis. Dāmas, kungi. Atrodies, rokeris. Mēs turpinām vecgadā vakarā savāt gan kopā ar Dagmāru Viesturu, astrologu Zinti un arī mūsu jauno viešņu, modes speciālistu, stilisti Maiju. Labvakar, Maija. Labvakar. Varbūt īsumā pateikšu klītājiem, kāpēc mēs uzaicinājām Maiju pie mums uz studiju. Tāpēc, ka varbūt līdz šim informācija, kas gāja pie jums ciemos no raidījuma savāt, gan bija tāda intelektuāli piesātināta, smagnēja. Bet mēs gribējām atvieglot jums informācijas uztveršanu, tāpēc būs arī ciemos stiliste Maija ar gaišajām ziņām. Tieši tā. Varbūt īsumā, lai skatītājs jūs iemīl, lai ierauga jūs un sajūt, kas jauns ir noticis, varbūt no stila pēdējā gadā vispār Latvijā? Viss kaut kas stilīgs, viss kaut kas tāds, nu, košs apstīlēts un caurspīdīgs, tas man personīgi. Es nezinu, špicīts rišķiņas ar pūciņas, tas man pašai. Varbūt, kas jums personiski ir bijis? Kas man bija, es biju ceļojis, ļoti daudz ceļoju. Es biju Parīzē, es gribēju uz Milānu, es biju Šarm-el-Šeikā. Kanārijas salām, jā. Kanārijas salām. Jā, es biju, un ļoti patika. Es biju, es pēc tam izstāstīšu, bija kolosāli. Es zinu, ka tādiem gaišiem cilvēkiem, kā jums ļoti patīk astrologu, varbūt jūs būtu iespēja izmantot un paprasīt Zinti. Ļoti patīkams, ko, jā. Es tā kā dzirdēju, ka jūs ar astroloģiju nodarbojaties. Kaut ko varbūt par manu nākotni nevarat pateikt kaut ko. Es zinu visu par jums. Diemžēl. Kaut kas pārši būs, jā. Nu, labi. Varbūt kaut kādas sīkumās kaut ko Zinti. Es zinu. Mums kaut kas kopīgs būs. Es nebūs. Labi, varbūt turpināsim raidījumu. Tagad dosim Maiņu jums vārdu. Tad gaišās ziņas, lūdzu. Jā, labvakar, man mīļie draugi. Šovakar šīs būs tādas ziņas par mums un par mani. Īpašas. Labvakar, mīļo skatītāji. Tā. Šīs būs īpašas ziņas par mums visiem, par mani. Tā. Ir lietas, kas man šķiet pašsaprotams, tādas. Un vispār ir pašsaprotams. Bet daudzi cilvēki tās nespēja saprast. Tāpēc es Maija, devos labprātīgi uz Zaimu pēc padoma. Emšikungs, vai tā ir tiesa, ka jūs, tā teikt, esat mīlējis lopiņus? Vai? Nu, bija tāda lieta, jā, un es to ļoti sāpīgi uztveru. Nu jā, bet arī pēdējā Ziemassvētku naktī jūs esot arī bijis kūtī klausīties, ko runā lopi. Nu, īstenībā mums bija ļoti gara un feina saruna. Un jūs guvāt apmierinājumu no šīs sarunas ar lopiņiem? Jā, un to pārliecību mēs guvām, un tāpēc arī šodien šī pozīcijas tāda maiņa. Vai tas ir tāpat kā pozas maiņa? Nē, tas nav tā. Es gribu teikt, ka tā saruna bija laba. Bet tajā Ziemassvētku naktī kāds zirgs, jūs nejauši esot piespiedis pie sienas. To var arī tā uzskatīt, kad piespiedi, bet nu, šajā gadījumā tā bija pozitīvā pašpiespiešanās, respektīvi mēs tiešām guvām visu to sarunu, kas mums ilgi nebija bijusi, un īstenībā tā ir ļoti svarīga. Jā. Tiem, kur visi saprata, tiem īpaši teicies no manis. Jā. Bet tagad pārējiem pie nākošās ziņas. Latvijas pasts nācis klajā ar jaunu piedāvājumu. Pasts pie durvīm.
Jauns pakalpojums Rīgā. Jums nepatīk doties pēc pastas pirmo stāvu? Jums nepatīk, ka kāds paskastīt ir izsakšojis pirms jums? Vai? Jums patīk rīta presi un cits pastas sūtījums saņemt pasta kastītē pie jūsu dzīvokļa durvīm? Jums patīk klausīties, kā pasts iekrīt jūsu pastkastītē? Arī mums patīk tas, kas patīk jums. Tādēļ mēs jums piedāvājam jaunu pakalpojumu. Pasts pie durvīm. Nu, ko pāriem pie nākamās ziņas. Ļoti priecēja tas fakts, ka daudzi arī domā par vienkāršiem ļaudīm. Pa piemēru tam būs viens man sekojošais teksts. Daudzi no mums ir iecienījuši spēļu automātus, ja? Bet tās tiesmēģētās un tiesmakušās telpas vienkārši attur. Man personīgi attur ieiet šajās vietās, ja? Šajās spēļu ellēs. Nu, lūk, pašā Rīgas sirdī. Izklaides automāts tieši uz ielas. Elpojiet svaigo gaisu un izklaidējieties. Lai ziņas būtu pilnīgākas, dosimies uz kādu attālāku valsti, ASV. Un es personīgi pajautāšu Džordžam Bušam, vai ar viņu viss ir kārtībā. Jo es pēdējā laikā biju dzirdējusi, ka viņš kaut kā ir palicis drusku agresīvs. Nu? Hey! J.W. Bush, hello! I'm from Latvia. Let's Okay, let's land. Okay, whatever. I just want... Idiņš. Paldies jums par uzmanību. Tiksimies atkal nākamreiz. Mēs ceram, ka šis iepriekšējais sižets nebija par nežēlīgi jaunākajai paaudzei. Varbūt pārējiem tagad pie mūsu viena no pēdējiem materiāliem stāsta par to, ka ir tagad reāla palīdzība, būs reāla palīdzība tām sievietēm, kurām ir sajūta, ka viņas nemīl vai pat neaiztiek. Kur tādas ir? Tūlītās būs, mēs redzēsim šo revolucionāru piedāvājumu no savādi gan, es varētu pat teikt, holivudiskā stilā. Daudzas sievietes mūsdienās jūtas nenovērtētas. Dzīve šķiet vienmuļa, un neviens jums nepievērš uzmanību. Lai justos lieliski, vajadzīgs tik maz. Bet kas tieši, to jūs nespējat izdomāt. Daudzas sievietes mūsdienās jūtas nenovērtētas. Dzīve šķiet vienmuļa, un neviens jums nepievērš uzmanību. Tagad ir atklāts revolucionārs risinājums. Jums nepieciešama rozīnīte. Tikai 222 lati un jūs ievēros, apbrīnos un jūs jutīsieties lieliski, ja iegādāsieties rozīnīti. Zvaniet tūlīt un dāvanā saņemsiet vēl vienu rozīnīti. Nu lūk, jūs taču redzat atšķirību, un tas ir tikai pateicoties revolucionārajai rozīnītei. Tagad ir skaidrs, ka cerība ir jebkurai sievietei. Un kā pēdējo no nominācijām es nosaukšu to, kurā nokļūt droši vien būtu gribējis katrs no mums. Gada piedzīvojums, un par tā laureātu ir kļuvis bijušais premjers Induls. Nominācija Gada piedzīvojums. Tā kā Ems uz darbu brauc ar velosipēdu, tas pat bija jādara arī viņu miesargiem, un viņu vajadzībām iegādājās pat 2 riteņus. Tiku ar dažām skrambām, pāris reizes tikai apgāzos. Gada piedzīvojums. Un tagad tik vien atlīdz mūsu redzījumā, ka atkal pieslēgties prezidents pilī, kur notiek sirsnīgā mīļā vakarēšana pēglītes. Es domāju, ka nevajag mums kavēties, jo cik mēs zinām, ka arī sacensības priekšnesuma un arī cīņa par galveno dāvanu, par vairas dāvanu ir jau sākusies. Etīde par dzīvniekiem.
Mazs kaķītis, mazs zaķītis uz ceļa satikās un brīnījās. Mīļais zaķīte uzkāpos viņiem un tu kaķīte uztrākos viņiem. Un viss kopā tā. Reiz mežā dzīvā eglīte, un mežā auga tā, miks skaistā tā, aiga, bija ziemā, Jā, cik jauka un nepiespiesta atmosfēra. Jā, un Vaira ir arī, cik saprotams, izvēlējusies, kuram pienāksies tā galvenā balva, kurš to dāvanu visvairāk ir vēlējies. Jā, visvairāk vēlējās Ainārs, viņš to arī dabūja. Un viņš ir dabūjis, lūk, mēs varam arī apskatīties, lūk, arī pasniegšana notiek. Tad Ainārs ir saņēmis par ārkārtīgu uzcītību priekšnesumā no valsts prezidents ilgi gaidīto Latvijas valsts universitātes diplomu ar apstiprinājumu, ka viņam tagad ir bakalaura grāds. Jā, mums tiešām ir laba prezidenta. Prezidents zina, kā iepriecināt, un kas cilvēkam tiešām visvairāk ir vajadzīgs. Laikam jau šoreiz atvadamies, ko? Šoreiz atvadamies 31. decembris, iet uz beigām, arī viss gads iet uz beigām. To laikam visi raidījumu vadītāji arī parasti saka, ja? Tā arī mēs pateiksim šoreiz. Raidījums beidzās. Savā gada studijā bija Dagmāra. Viesturs. Uz tikšanos tieši kaut kad. Atā. Lai šis vakars būtu subjektīvs, mazāk subjektīvs. Subjektīvs, mazāk subjektīvs. Un tad Ābrams iekrāmēja laivā boksa cimdus. Un tad gudrie no austrumiem atnesa Jēzu un boksa cimdus. Tad Marija Magdalēna izrāvās boksa laukumā. Tad Marija Magdalēna ar kliedzienu yes. Un tad Magdalēna ar kliedzienu yes apkrita Jānim boksētājam ap kaklu. Es devos uz... Es devos uz Saimu. Uz Saimu. Lai pajautātu Ēnča kungam, ko viņš par to domā. Jā, kaut kā tāds. Mucīgi jūs pārgājāt uz mani, bet no labi. Jā, es zinu. Tu zini. Es zinu, ka es jocīgi pār. Labi, super. Dar Kaliņu tā kā. To es darīju. Jā. To esi. Jā, čalis, nenormāli, ka tu esi. Pabeidz. Jā. Pabeidz un tad... Bet davai nākošajā materiālā. Kā es šito nezināju? Jā, Kā es to varēju nezināt? Klausies, nebūs tā, ka varbūt tam visu ilgāk jānolasās, varbūt kaut kur uz beigām visu.